Sarīkojumi šeit notiek regulāri. Katru reizi mēs stāstam par ko citu. Mums likās, tad, kad nāca un vēroja, ko cilvēki grib uzzināt par Spāniju, ka tad jau viņu bija daudz, bet par Portugāli ir vēl vairāk. Un laikam jau ir tā, ka Portugāla vismaz šobrīd pieder pie tām valstīm, uz kuru cilvēki ļoti, ļoti tiecas. Un es tagad visiem esmu priekšā, mēģināšu nostāties tā, lai visi visus redz, un lai es varu arī pateikt par tiem, kas tad šeit šodien ir. Un tātad Jolanta Gulba-Paškevica, Ivars Hermanis, Ingus Feldmanis, Leons Briedis, Artis Bērtulis, vēl šeit pat ir arī Igors Ziemelis, kurš vizualizēs mums Portugāli, ko jūs jau šeit redzat. Eiropas Savienības mājā mākslas tikšanās ciklā Eiropas gadalaika pavasaris vasara producenti un arī realizētāji ir Leonardi Ķesteri. Viņa arī bija tā, kas lūdza atvainošanos, tāpat kā es, par to, ka nav visiem vietas. Es ceru, ka mēs neviens neģīpsim, par to, ka mums pietiks ko elpot un par to, ka mēs pusotrā stundā spēsim sajust un pabūt neklātienē Portugālē.
ir 10,6 miljoni cilvēku, un es nezinu, vai visi no viņiem dziedu fado, bet klausās noteikti visi. Maija vidū sākas parasti turismu sezona, un tad laikam arī daudz muzikālāk paliek Portugāle, visās kafejnīcās, kur skan šī smeldzīgā, un man liekas, ka brīžam pat varbūt depresīvā mūzika. Bet jūs, Jolanta, pirmo reizi dziedat fado. Kādas ir tās jūsu emocijas un tās sajūtas par? Jā. Es esmu patiesībā ļoti pateicīga Leonetē, kur man pierunāja iegrimt šajā muzikā, un tā nav vienkārša muzika. Viņu ir jāiemīl, viņai ir jāiepatīks. Bet, kad es pāris dienas paklausījos šo fādu stilu, es viņu, kā izlaižot savu dvēseli, es viņu atklāju sevi no jauna. Un esmu ļoti priecīga, kad es varu izpildīt, jo es esmu atklājis daudz jaunas šķautnes tieši muzikā un tieši arī dziedāšanā. Ja mēs runājam tieši par fado misiju, tad kāda tā ir? Fado misija vienkārši ir jādzied un jāturpina šī tradīcija, lai viņš neklausās no zemes virs. Vai ir tā, ka labāk ir muzicēt okeāna malā? Tāda sajūta ir, ka piemērotāk būtu, ka šī mūzika skanētu tieši tad, kad arī ir šī viļņu skaņas un šaukoņu un ir tā nē. Ja mēs zinām, ka fado ir ļoti daudz saistīts ar likteņu dziedājumiem, tieši sakarā ar to sievu, kuras gaida savus vīrus pārnākam mājās no okeāna, tad tas tā arī var teikt. Ja mēs runājam tieši par valodisko pusi, tad kas ir latviešu un portugāļu valodai kopīgs? Manuprāt, ir viens sākuma celums. Tā ir indo-eiropiešu valodas saime. Jūs esat daudz tagad lasījusi, tieši interesējusies par Portugālu, un kas ir tas, kas jūs visvairāk piesaist? Jūs arī man teicāt, ka jūs ļoti gribētu tagad aizbraukt uz Portugālu. Visu laiku tikai taisījāties, bet būs tagad tā kā jābrauc. Manuprāt, tā sajūta, kas man ir domājot par Portugāli, tā ir tāda maģiska sajūta, ka tur ir tik daudz noslēpumu un tomēr tik bagāta vēsture un kultūra, ka tīri gribētos to izbaudīt esot šajās ielās un izdzīvojot, tieši ielēs lieliski var redzēt. Sakot jums šobrīd paldies, Jolanta, tātad Jolantai Gulbei-Paškevice, Ivaram Hermanim un Ingum Feldmanim. Es pievēršos Portugāles literatūrai, jo mūsu vidū ir dzejnieks un atzejotājs Leons Briedis, un pateicoties Leon tev, mēs esam varējuši iepazīt Portugāles literatūru. Un, ir tā, ka ir sacīts, ka daži meklē attēlu, ko sapnis nav saglabājis, bet ja mēs runājam par 20. gadsimta portugāļu literatūras pērli, tad tas laikam ir Fernando Pessoa veikums. Kāpēc? Es varu runāt tāpat. Dosim tev mikrofons, nāk šī pusē. Jā. Dievs ir mans liecinieks, ka vismazāk es domāju par Portugālu un Portugāles zeju. Bet atkal manā dzīvē kārto reizi ielauzās liktenīga nejaušība, un pirms gadiem 10 sākās manas attiecības ar Portugāļu zeju, un 10 gadu laikā lūgtums nebija izskaties, tikai tas pats būtiskākais, svarīgākais, ko es esmu tā palēnām starp saviem dzējoļiem, starp atzējumiem no citu tautu valodām, esmu apdzējojis no portugāļu dzējus. Un šī liktenīgā nejaušība man saveda kopā tieši ar Fernando Pessoa, kā te tika pieminēts, saveda ar Fernando Pessoas fonda galveno direktoru José Blanku, kurš bija mans sargeņģelis. Viņš mani uzaicināja uz Lisabonu un teica, tev būs normāli dzīves un darba apstākļi, strādā, bet tikai atzījot Portugāles Latvijas. Ar tādiem noteikumiem. Šie noteikumi man šit visnotaļ pieņemami, un jāteic, ka Portugāla ir viena no tām retajām zemēm pasaulē, kur ir ārkārtīgi sirsnīgi, godprātīgi, var
šā vārda viskaistākā nozīmē cilvēcīgi izturējusies pret mani. Jo, acīm redzot, portugāļi pieder pie tām tautām, kurām ir sava pašapziņa un kuri ar to nevien lepojas, bet arī neslēp to, ka viņi ar to lepojas. Un es domāju, ka jebkurai tautai vajadzētu lepoties ar to, ka viņa ir tāda uz šīs pasaules. Un portugāļi lepojas patiešām šā vārda vislabākajā nozīmē ar savu vādu, ko mēs nu pat noklausījāmies, ar savu arhitektūru, ko sauc ar štilu manuelīnu. Lepojas ar savu dzēju, protams, jo īpaši ar dzēju. Mēs nu pat līgu runājam, kas tad Portugālē prevalē galvenokārt, dzēja vai proza. Tomēr dzēja, jo arī portugāļi par savus darbus ir liriski, izteikti liriski. Nu, acīm redzot, kaut kāda zinām gara radniecība mūs saistā ar portugāļiem, jo neraugoties to, ka mēs dzīvojam daudz tūkstoši kilometru tālu viens no otra, mēs tomēr esam jūras tautas tāds. Viļņi, jūra, visi šie plašumi, ja, kaut kā ir ienākuši mūsu dvēselēs un tie uz mums ir atstājuši iespaidu. Un Fernando Pessoa, pa kur es zināju jau gadus 20 iepriekš, jo pirmo reizi par tādu dzejnieku klātesamību Eiropas kultūra, Eiropas dzejā es uzzināju 1977. gadā, kad es studēju Maskavā. Un mani ļoti pārsteidza viens fakts, jo neskādēļ visas viņa izdotās grāmatas bija izdevis fonds ar ļoti dīvainu tādu mistisku nosaukumu, kā Laušķa Gulbenkian fonds. Un es ilgi lauzīju galvu, domādams, kāds sakars, teiksim, ir armēņu vārdam un uzvārdam ar Portugāli. Un tikai daudz vēlāk es uzzināju, ka 1942. gadā armēņu multimiljardieris Kalošta Gulbenkians, glābdamies no Otrā pasaules kara un Hitlera un visām pārējām likstām, bija iemaldījies Portugālē, Lisabonā, un līdztekus savam biznesam viņš arī bija kopš sākta gala bija lielisks mecenāts. Tie, kas ir bijuši Lisabonā, es nezinu, vai turisti tur ved, ir viņa kultūras centrs, viņa brīnišķīgs muzejs, kur ir savākts tik daudz bezgalīgi, daudz brīnišķīga lietas, sākot no senajiem eģiptiešiem, šumeru rakstiem, senoglieku skulptūrām, ļoti slaveniem 19. 20. gadsimta. Nu, tur viss kaut kas jūs visenākos rokrakstus atradīsiet ļoti sens mākslas darbus. Un šis Kalošs Gulbenkians tik ļoti iemīlējās Portugālē, ka viņš vēlējās to visu savu īpašumu, ko viņš bija mantojis, atstāt Portugālē. Jo, nu, ko tu liekties, viņam bija 2 dēli, kuri nekādi neattaisināja viņa nekādas cerības. Abi 2 bija, kā sakot, palaidušies, kā zelta jaunieši bija palaidušies tādai viegliprātīgai dzīvei, un viņš liedza viņiem savu mantojumu un nosprieda visu savu naudu ieguldīt Portugāles kultūras atbalstīšanā. Tikai ar vienu nelielu noteikumu, lai viņa vārdā tiktu nosaukt šis fonds, viņa vārdā tiktu nosaukta viena no ielām Portugālē, kaut kā apmēram tā. Bet pirms tam, kā jau īstenis armēņu patriots, viņš bija griezies pie armēņiem ar tādu pašu priekšlikumu. Protams, kā gan armēņus, pirmām kārtām armēņiem jādod Armēnijai, bet Armēnija tūlāk vēl bija PSRS sastāvā, un viņi nevarēja atļauties kaut ko tādu, kā pieņemt no buržāziski tāda miljonāra, ja, pieņemt naudu vēl un vēl nosaukt kādu necilielu Erevānā viņu vārdā. Un tā šī nauda, Portugāļi paņēma šo naudu un izveidoja izcilu kultūras centru, kurš nodarbojas ar visu, ko viņiem ir savs simfoniskais orķestris, lai viņiem ir
sponsorēja vairākus institūtus, bioloģijas, matemātikas, cita veida institūtus sponsorēja. Var sakot, tā ir kā valsts valstī. Godīgi sakot, es nekur šī pasaulē dzirdējis vēl par tādu valsti, kurā pastāvē tik spēcīgs, tik varens kultūras centrs, kāds ir Laušas Gulbenkian fonds, jo šī fonda līdzekļi ir milzīgi. Ja? No fonda direktora es paklasām pūlies uzzināt, cik apmēram budžets ir. Viņš tā teica, daudzā nav kād pāris 100 miljonu gadā tikai tā. Ja? Tā kā jūs varat iedomāties, ar kādām milzu summām šis fonds operē un kādu milzu kultūras aktivitāti šis fonds izvērš. Un lūk, un šis Laušas Gulbenkians bija aizrautīgs dažādas senmākslas pieminiekļu uzpircējs. Centās iegādāt šos te objektus. Un netīšām viņš nopirka nevienam Portugālē nezināmu. Tas vēl viss notika 40. 50. gados, kara laikā un pēckara gados, kad viņš nopirka dažādas priekšmetus, kas bija piederējuši kādām nepazīstamam cilvēkam vārdā Fernando Pessoa dzejniekam. Fernando Pessoa tolaik Portugālē absolūti nebija pazīstams, un viņš iegādājās viņa rakstām mašīnu, dažādas citas priekšmetus, kā arī milzu lādi. Ja? Es domāju, ka daudzi šo lādi būs redzējuši, jo Fernando Pessoa, kā visi tādi, varbūt ne jau kā visi, bet kā viena daļa dzejnieku bija ļoti haotisks dabas un tāds bohemistiski noskaņots cilvēks, paviršs pret sevi, bet ne pret citiem. Visu, ko viņš uzrakstīja, viņš lika tajā lādē. Un mūža laikā viņš izdeva tikai vienu necilu grāmatiņu, Mensāža vēsts 1934. gadā, drīz vien 35. gadā viņš nomira. 40. gados parādījās Gulbenkian, un līdz tam laikam par viņu, un pēc tam par viņu neviens neko arī nezināja no portugāļu literātiem un arī publikas lasītājiem. Un šis Laušas Gulbenkians iegādājās šo milzu lādi, kur atradās visi Fernando Pessoas sacerētie darbi, un sāk lēnām dot ārā no šīs lādes vienu dzējumu pēc otra, pieaicināt palīgs, literatūrzinātniekus. Un varētu teikt, ka pateicoties armēņiem, arī tās paradoxāls, pateicoties šim armēņu multimiljardieriem, Portugāļi paši uzzināja, ka pie viņiem ir, kas starp viņiem ir dzīvojis un strādājis viens no izcilākajiem, vismaz viņu paši. Un es padomāju, viens no izcilākajiem visas Eiropas 20. gadsimta dzejniekiem. Un visparadoxālākais ir tas, ka šī Fernando Pessoas literārā mantojuma apgūve joprojām turpinās, joprojām tiek atrasti daudzi jauni dzejoji. Un par Fernando Pessoa es labprāt stāstītu vēl, lai mēs neilgi runāsim. Bet es domāju, ka vajadzētu šajā brīdī nolasīt kādus tavus apdzejojumus, un kamēr tu meklēsi, vēl piebildīšu, ka es domāju, ka viens no iemesliem, kāpēc arī dzeja varbūt ir populārāk, tāpēc, ka ir jākāpelē pa ielām. Un tad var būt aizdusa. Un tad, lai nebūtu aizdusa, tad ir jārunā īsākam formā. Un tas ir arī dzeja. Tas bija tāds labs mājiens par mani, kurš te pārāk daudz. Bez aizdus runāja. Jā, es varu paturēt to mikrofonu, lai tu var pauzēt apdzejojumus, ja tu zināt. Meklējot, vismaz ar mani tā, es cenšos katrā tautā, tiecos katrā tautā, tautas dzeju atrast kaut ko atšķirīgu sev. To, kas nebūtu raksturīgs manai, varbūt, mentalitātei un atbilstoši. Un pārsteidzošajā paradoxālā veidā atrodu to kopīgo, ja? Kas kaut kādā veidā arī izsaka mani paši un turpina un papildina mani. Bet Fernando Pessoa šī fona ir kaut kāds apbrīnojams cilvēks. Par viņu tiešām varētu runāt bezgala daudz, jo sākot ar viņu uzvārdu, tā ir viņa pirmā. Nevelti viņu sauc par literāro mistifikātoru. Viena no ģeniālākajiem literāriem mistifikatoriem, kāds vēl katru cilvēks kultūras vēsturē bijis. Jo pat viņa uzvārds ir mistifikācija. Jo īstajā vārdā viņš ir Fernando Antonio Nogueira. Jo Pessoa portugāliski ir cilvēks. Jau ar to vienu jau sākās viņa pirmā literārā mistifikācija. Un tad viņš radīja
veselu virkni pseidonīmu. Par to, cik ir bijis viņu dubultnieku un līdzgaitnieku, vēl joprojām nav skaidrības. Daži saka 200, daži saka vairāk, citi mazāk. Bet pārsvarā ir tādi 3-4 galvenie dubultnieki. Viņš pats piedzīvoja, ka viņš parakstīs ar savu vārdu. Tad viņš izdomāja vienu tādu naivistu, sentimentālistu, Albertu Dekaēru. Tad viņš izdomāja klasiskās dzejas, senogrieķu, latīņu formas raksturoši tādu kādu reišu. Tad viņš izdomāja futuristu Alvardi Kampušu. Viņš rakstīja arī angļu valodā ar pseidonīmu Aleksandrs Sērģis. Rakstīja franču valodā ar pseidonīmu Moris de Chevalier vai Octavio Paz. Rakstīja, atdarināja portugāļu tautas dziesmas kvadras, atdarināja, uzrakstīja Hājama stilā grāmatu, kuru pat literatūrzinātnieki nevar atšķirt no īstā Hājama. Un tāpat, ka viņi sarakstīja tās portugāļu tautas dziesmas, viņi viltotās, ja, nav iespējams atšķirt no īstajām portugāļu tautas dziesmām. Ja. Viņa apbrīnojamā mistifikācija sastāv tajā ziņā, ka viņš ir radījis viens pats no sevis milzīgi daudz dažādu, ļoti līdzīgu cilvēku, dubultnieku. Un katrs pie tām apeltīs ar savu biogrāfiju, likteni. Pats viņš ir uzrakstījis šo cilvēku biogrāfijas. Un šeit un tad, kad 20. gados Portugāļu presē parādījās no Albertu Dekaēru vai Ricardo Reiša, kāds zeilos, ja, tad cilvēki brīnījās, ja, kad to visu salika kopā, neviens neticēja, ka tas ir viens cilvēks. Un viņa pats viens no tiem slavenākiem dzejoļiem, beidzot es tikšu arī pie dzejas, ir tāds, ja, kur viņš arī atzinās, kāds apmēram ir viņā noticis. Cik savādi dzejnieka ceļi, viņš liekuļo mūžam krāpju un tēlo, cik sāpīgi viņam, kad viņam patiešām sāp. Bet tie, kuri izlasīja pūles to, ko viņš ir gribējis paust, neabas šīs sāpes sajūt, bet tās, kuru viņam nav. Un tālu prātam par spīti, bez apstājas griezdamās šķirs. Tāds tev izlaikanā, kas sauc dzeņu sirds. Pietiks mums ar vienu problēmu. Labi. Tad es domāju, ka mums jau ir skanēt klasikā. Trago fado no meu canto, canto a noite desse dia. Do meu povo trago pranto, do meu canto moraria. Tenho saudades de mim, do meu amor mais amado. Eu canto paz sem fim, uma terra, o meu fado, meu fado, meu fado, meu fado, meu fado. De mim só me falto eu, Senhora da minha pena.
do sonho antigo e amado por mim já não siga. Trago um fado no meu canto, na minha alma vai cantar, vai por dentro do meu espelho à procura do meu fado, meu fado, meu fado, meu fado. Meu fado, meu fado, meu fado, meu fado, meu fado. Meu fado, meu fado, meu fado, meu fado, meu fado. Traz o vento as olhas e que amor enfim que fez, que entremedo jaz e molhas os silêncios sem portões. Vão no vento os medos que só desta minha luz guardam dentro os meus segredos e a razão de sermos nus. Meu amor, ruas da cidade, canto amor, não hoje uma saudade. Que amor, um fado
cidade, canto amor na voz de uma saudade, que o amor é mais que uma saudade, é a dor num fado sanidade. Ja mēs vērojam to, kas ir rakstīts par Portugālu, tad tiek pieminēts, ka vecākā viņa universitāte ir dibināta 1290. gadā. Tā ir Coimbras universitāte, tiek uzskatīta par vienu no vecākajām Eiropā. Viņi arī ļoti lepojas gan ar Fernando Pessoa, gan arī tiek pieminēta tāda dzejnieka kā Luis de Camões. Bet jāsaka, ka tie, kuri mīl ārzemju aktierus un varbūt tie, kas fano par Jeremiju Ironu, tad šobrīd viņš ir Lisabonā un filmējis filmā, kuras nosaukums ir Nakts vilciens uz Lisabonu. Un papētot arī internetā vēl ziņas, tad šomēnes viņiem ir liels rietumu klasiskās mūzikas festivāls, arī neatkarīgs kino festivāls, bet par savām emocijām, par to, kāda ir jūsu Portugāle. Laikam es došu vārdu cilvēkam, kurš ļoti ilgu laiku ir pavadījis Portugālē. Tas ir bijušais Latvijas vēstnieks Portugālē Artis Bērtulis, un šobrīd jūs esat ārlietu ministrijas Eiropas Savienības direkcijas vadītājs. Nu, nezinu, ar ko lai pat sāk, ko jūs ieteiktu no portugāliešiem mācīties? Labvakar. Katrā ziņā paldies par ļoti atzinīgu vērtējumu portugāļu valodu. Tas bija tiešām prieks klausīties. Dzīvē viss ir relatīvs. Es nedomāju, ka es varētu teikt, es esmu ilgi dzīvojis. Esmu dzīvojis 4 gadus Portugālē un strādājis Latvijas vēstniecībā Portugālē. No portugāļiem mācīties pacietību, pazemību, to, kā 30 gados ir iespējams valsts no pilnīgas izolētas, atpalikušas diktatūras novest līdz attīstītai 21. gadsimta sabiedrībai. Portugālē 48 gadus bija ilgākā diktatūra, kāda bija Rietumē Eiropā, kura beidzās tikai pēc tā saucamās Neļu revolūcijas 75. gadā. Un Portugāļiem ir izdevās līdz ar iestāšanos arī Eiropas Savienība 86. gadā panākt to, kur tā valsts ir šobrīd. Ko vēl tādā iespaidu līmenī es noteikti vēlētos novēlēt arī mums nepazaudēt paplašinātās ģimenes sajūtu, to pirmedālo ģimeni, kad vasaras vidū, kad notiek katrā mazākajā portugāļu ciematiņā, ir jūlijā, augustā, mijā ir tautas svētki un jūnijā ir Lisabonā lielie tā saucamās maršas. Tad nekautrējoties tīns ar auskariņu ausī, kurš varbūt ikdienā ēd hamburgers, pievienojas saviem vecvecākiem un dziedot viņu ciemu skaistākās dziesmas, ģērbies viņu ciemu pormstērpā, dodas maršēt par ciemata vai par pašas Lisabonas galveno ielu, un tas spēks ir noteikti ģimenē un šajā kopības sajūtā. Vai jūs piekrītat tam apgalvojumam, ka Portugāla ir zemes mala? Es nezinu, vai Liepāja ir Latvijas mala, jo vai tas ir zemes gals, jo varbūt, ka tas ir tikai jauns sākums, jo ja mēs paskatāmies uz Portugāles vietu kartē un ja mēs iedomātos tādu iezīmētu krustu un Portugālē atrastos šī krusta vidū, tad ziemeļu virzienā krusts aiziet līdz Lielbritānijai, uz kurien 1660. gados Portugāle eksportēja savu vienu princesi Bragānas Katarīnu, kura Britu karaļa Čārlza
otrā galmā ieved tējas dzeršanas tradīciju, ko Portugāļi savukārt atved uz austrumiem esošā zara, kur Portugāļi aizbrauc līdz Japānai. Japāņu tempuri ir no Portugāles, un Japāņu vārds arigato ir no Portugāļu obrigado. Un tad dienvidu virziens visa Āfrika, visa kontūra apkārt Āfrikai ir pilnīgi katrā sev cienošā pilsētā ir Portugāļu cietoksnis. Viņiem ir karte, kur ir Āfrikā esošo Portugāļu slimnīcu atrašanās 400 gadu garumā. Uzbūvēto Portugāļu infrastruktūru, slimnīcas cietokšņi, kas ir, ko Portugāļi ir devuši kontinentam, kur faktiski viņi atklāja priekš eiropiešiem. Un tad rietumzars dodas caur Madeiru, Azoru salām uz dienvidiem un pat tik tālu kā līdz Brazīliju, protams, nerunāsim, bet pat tik tālu kā līdz Urugvajai. Vai Portugālē ir tādas būtiskas atšķirības no Latvijas? Gan valsts pārvaldē, gan finanšu sistēmā, izglītības, zinātnē, ražošanā? Līdzīgi, ko jūs minējat, tas ir tā bija pārējais sabiedrība, kur vienkārši sāk ātrāk. Liela šī brīža varbūt atšķirības ir tas, ka Portugālē vēl joprojām, kad saprot tradicionāla ekonomika un Portugāla, kur kādreiz uzskatīja par atpalikušu lauksaimniecības valsts ar retām nišām un spējām, kā piemēram tekstilu rūpniecībā un apavu rūpniecībā, tad globalizācija sāka spiest un daudz no šīm ražotnēm pārcēlās uz tāliem austrumiem izmaksu samazināšanas dēļ, tad Portugāļi tomēr bija pietiekami gudri un talantīgi, lai arī piesaistītu lielo valstu investīcijas. Tas ir tas, ko mēs šobrīd meklējam. Pie Lisabonas ir viena Volkswagen ražotne, kas ražoja tikai 4 Volkswagen dažādas modelīšas, nodrošina Portugālē 10% no nacionālā koprodukta ienākuma. Līdz ar to viņi ir bijuši ļoti gudri un prātīgi enerģijas atkarības riska diversifikācijā. Viņiem šobrīd ir absolūti 21. gadsimta tehnoloģija saules enerģijā. Portugālē es domāju, ka šobrīd viņi sacenšas ar Amerikas Savienotajām valstīm par vienu no lielākiem saules parkiem. Portugāli iekšzemē uz Spānijas robežas viņiem ir ļoti attīstīta. Otrā pasaulē pēc Dānijas viņi ir vēja enerģijas attīstībā. Viņi māk izmantot pat skaistos pie Lisabonas viļņus okeānā enerģijas ražošanai. Tā kā tās lietas, kuras ceru, ka arī mums pietiks gudrība un saprāts. Jā, jūs faktiski jau atbildējāt ar uz jautājumu par to, kur viņi ir izmantojuši Eiropas Savienības līdzfinansējumu un kādi ir tie lielie objekti. Un varbūt vēl arī tāda informācija, kas ir arī no interneta atrasta, ka Portugālē gadā ir 3000 saulainas stundas. Un ļoti zilas debesis, ko mēs redzējām skaistajās fotogrāfijās. Un kas vēl, protams, salīdzinoši, piemēram, turpat kaimiņos esošo daudz lielāku ekonomiku Spāniju, kas ir būtiski, ka Portugāla vienkārši nav sabojājusi 60. un 70. gadu industrializācijā, nav sabojājusi savu dabu, nav katrā ciematā pa vienai rūpnīcai ar skursteni, un katrā ziņā viņi ļoti šobrīd tāpat ir pievienotā vērtība, dzīve, kāda tā kādreiz bija, relatīvi nesteidzīgāka, un viņi māk izmantot to, kas agrāk bija kavēklis vai varbūt kaut kāda atpalīdzības pazīme, tad viņi šobrīd ļoti kapitalizē uz to un māk pārdot sev kā ekoloģiska, lēna, nesteidzīga kultūru ar pievienotā vērtību, piemēram, turismu galvenēji. Kas ir jūsu Portugāla? Daudz Portugāles, tad manā Portugālē tas ir, protams, kultūras slānis tur ir uz kvadrātmetru, tur ir droši vien vairāk cilvēku ar roku fantastisku darinājumu. Noteikti būtu pielīdzināms Itālijas vecpilsētām, tā ir 1000 kilometru krasts ar kādām 700 pludmalēm, kuras šogad viņi sacenšas par skaidru, viņiem ir nacionālā sacensība par konkursu par skaistāko pludmalu. Iepriekšējos gados bija tāda par nacionālo ēdienu, bija par Portugāles vēsturisko mantojumu. Tā kā viņiem tas lielais lepnums par savu valsti ir
ārkārtīgi joprojām ikdienā jūtams, bet manā Portugālē ir arī Alfama naktī, ir, protams, fadu krodziņi un ceptās reņģis un zaļais vīns. Cik jūs no 100 mencu ēdieniem, ar kuriem portugālieši ļoti lepojas, esat nogaršojuši? Katrai nammātei ir pavāra grāmata 1001 salīdās mēnesis pagatavošanas recepti. Ja tā pilnīgi godīgi, tad es pagājušajos esmu dažas, bet tā īsti varbūt tāds ļoti garšīgs ir kāds pāris. Tas galvums jautājums man kaut kas svaigās mēnesis garšo labāk. Labi, mūsu vidū ir arī Igors Ziemelis, kuram pateicoties mēs vizualizējam Portugāli, un arī Ivars Hermans, kurš, kā pats Ivar teicāt, ka vairāk kā 20 reizes jūs esat vadījis ekskursijas. Kāpēc vēl un vēl latvieši vēlas atgriezties Portugālē? Labvakar, pirmām kārtām, sveiks kolēģi, šeit sēž Igors Ziemelis, ar ko mēs vienā laikā. Man tas bija apmēram 6 gadu garumā, kad es vadīju turistu grupas lielākoties uz Spāniju, bet bieži vien tas bija komplektā arī uz Spānijas radītais aplis, vai arī kā viņi sauc, Spānija un Portugāle, vai Spānijas Portugāles lielais aplis. Kāpēc cilvēki atgriežas? Ziniet, ir, paskatoties uz pasaules vai Eiropas karti, jūs jau redziet, Portugāle ir pašā Eiropas malā, faktiski viņa ir Eiropas province. Viņi gandrīz vēl mazliet, un viņi iestumsies okeānā iekšā. Tā ir zeme, kur tranzītā nokļūt principā nav iespējams. Ja kāds izdomāts ar Lisabonu lidot tālāk uz Ameriku, bet parasti tā nelidot. Portugāla ir tāda vieta, kur tranzītā nenokļūst, bet tikai speciāli un vienīgi speciāli braucot uz Portugālu, tur var nokļūt. Un laikam jau ir vērts par to atgriešanos. Redziet, es jau daudzreiz atgriezos, tāpēc, ka man darbs to prasīja. Es biju turistu gids. Zeme katrā ziņā ļoti īpatnē. Es neteikšu, ka man uzreiz viņa iepatikās, tā tas nebija, jo pirmajos braucienos, kā es teicu, braucot caur Spāniju, un tad laik mēs uzstājāmies Spānijā, tad kontrasts bija milzīgs un ne par labu Portugālē, jo Portugāla ir tāda, ka pēc dinamiskās Spānijas ir pārbraucot pār robežā, liekas, ka tā filma ir 5 reizes lēnāka. Labi, 4 reizes lēnāka, ir viss daudz lēnāk. Neviens nekur nesteidzās. Spānija arī. Nesakiet visu. Spānijā, protams, ir daudz nomaļie ciematiņi, ka liekas nekas nenotiek, bet Spānijā kaut kādu uzvilkt atspēri, ka vienā brīdī viņi var izsprāt gaisā. Portugālē, ziniet, tas dinamisms Portugālē piemīt tikai un vienīgi lielpilsētām. Provincēm nē, un mazpilsētiņām arī. Un bieži vien ir tāda miera sajūta, ko, es nezinu, kā lai to skaidro, bet laikam tur vispār Portugāla, lai saprastu, Portugāla man tā viena no atslēgām ir bijusi okeāns. Tā nav jūra, mums ir jūra, viņiem ir okeāns, tā ir stihija. Tas ir tā kā liels dzīvnieks, kad klausās, kā viņš elpo, pat 11 kilometrus iekšienē jūt okeāna elpošanu. Viņš ietekmē visu, un viņš ir gadsimtiem ilgi ietekmējis portugāļu mentalitāti, jo stāvieties priekšā mazā Portugāla, Eiropas province, kurai liktenis bija lēmis priekš pasaules atklāt tik daudz jaunus ceļus. Brazīlija, Āfrika, Indija, Dienvidķīna, Japānas, jau piemēram, Nagasaki salu un tā tālāk. Uz pasauli bija portugāļu, teiksim, ja ne pārvaldīta, tad apzināta. Gadsimtiem ilgi, kā dzejnieks teica, tas ir tautas sakamvārds, ka Dievs tas kungs, kas deva Portugālē mazu zemi par šūpuli, bet visu plašo pasauli par kapa vietu. Protams, ka tas ietekmē viņu mentalitāti un tas, ko runājot par mūziku, jau ko Jolanta teica, ka tik daudz acu pāri, gan līgās, gan sievas, skatījušās bezgalīgi ilgi okeānā gaidot, kad parādīsies tā vienīgā karavēla, kur tas viņa brūknāts brauks atpakaļ. Kāds atbrauca, kāds neatbrauca, tie kādi un kādi bija miljoniem, tūkstošiem rēķināti. Tā kā,
Nu jā, līdz galam to nevar izstāstīt, bet manuprāt, tā būtu viena no atbildēm iespējamāk, ka tā atslēga varētu būt okeāns, kā viss kaut kas, kā parolē varbūt. Igor. Labvakar, jā. Uzreiz jāsaka, tās bildītes nav profesionāls, neesmu profesionāls fotogrāfs un ir dažas bildes, kuras ir tapušas kā 10 gadus atpakaļ ar ļoti primitīvu aparātu, bet es arī viņus necentos sameklēt varbūt tās uzpazīstamās slavenās lietas. Tur pavīd Belēnu tornis un Hieronima klosters, bet drīzāk tā ir mēģināja tās sajūtas, kas man ir, braucot ceļojot, jā, es arī esmu gids, kā Ivars, un mums tas darbs ir vairāk, mums arī, protams, ir jāparāda tā zeme, bet, lai viņu iepazītu, tad ir, diemžēl, bijis drusku tā pamaz laika, bet es, piemēram, zinu, ka es esmu ar šīm sajūtām, atšķirībā no Ivaru, bišku tomēr par labu Portugālē, ja tu izbrauc Spānijā cauri vairākas dienas, var teikt, cauri izdegušajai oktobra Spānijai, vidus Spānijai, teiksim, ne, tur zaļā Spānija un iebrauc Portugālē. Un es jau kādreiz teicu, ka, tā atkal man sajūta, mēs okeāni gandrīz visu pieminām, bet es kādreiz arī rakstīju mums mājaslapā, ka iespējams, ka latviešiem tā Portugāla patīk, tāpēc, ka arī mums tāpat kā Portugāļiem ir dulā daukas sindroms, es teiktu tā. Skatīties tur, kas tad turēs tā apvāršņi ir? Mēs pabraucām savā jūrā, bet viņam brauc apkārt, var teikt, visai pasaulē. Un otra lieta, kas man ir arī tāda sajūta, kas ir palikusi, jo Portugāla tiešām ir zeme, kas ir jāsajūt. Un arī Latvija tagad ir paņēmusi sev turismā tādu saukli, baudīsim Latviju vērām, ja. Portugāla tāda, man liekas, vienmēr ir bijusi. Un tad laikā viena sajūta, ko es gribētu izstāstīt, viņi ir daudz, ja. Varbūt man vēl dos vārdi. Es vēl kādu atcerēšos, bet viena bija ļoti, ļoti jauka un tā man ir palikusi uz visu mūžu. Vienā no pirmajiem braucieniem man brauc līdzi cilvēks, kurš Latvijā strādāja avīzē, žurnālists, kur padomu laikos nekad nelaida ārā ārpus Padomu Savienības, bet viņš bija, nezinu, gadus 30 mācījies portugāļu valodu. Viņam neinteresē tas, ko es stāstu, nekas tur ir. Viņam vajadzēja tikt ielās. Es saku, ko tu darīsi? Viņš saka, es iešu klausīšos šo valodu. Un tā, katram iespējams tā sajūta ir savādāk. Un citam ir fado, lai gan jāsaka, fado nav tikai šis skumjais, smeldzīgais, kur Jolāns balss man ļoti piestāv šai muzikai. Es atceros, ka es kādreiz pāris gadus atpakaļ vaicāju, vai ir dziedat fado, un pēc nē. Bet fado ir jāsters un jautrs, un ir José Alfonsa patriotiskās par tādas, revolucionārās dziesmas, ir Coimbra studentu dziesmas, kas dzied arī par rupjām lietām, kā jau studenti. Tā kā ļoti dažādi, un kaut arī neliela zeme, ir drusku vairāk kā mēs viņi esam, bet ļoti interesanti, un es visiem novēlu tik aizbraukt, vai atgriezties vai no jauna. Igor, ir tā, ka daudzi, ja viņiem saka vienā vārdā pateikt, kas ir Portugāla, saka, ka tā ir Portu. Kas ir jūsu? Nevar pateikt. Man pirmā tāda pārsteiguma pilsēta bija Obituš, ja? Kad iebrauc, tāds baltā, mazā, skaistā. Bet arī Portu ir savs, lai gan Portu nav nekāda tāda ļoti skaista. Viņa pat drīzāk ir diezgan apskurbusi, aprepējusi pilsētu, ja Lisabona tad jau ir sakopta. Bet man ir viena tāda sajūta, ko es arī nesen pāris gadus atpakaļ noķēru pēc kārtīgas darba dienas no 8 rītā līdz 8 vakarā, kad ārā ir 40 grādi, un tu tiešām Portu Doras upītes krastā paņem vienu ceptu sardīnu, vienkārši prastu sardīnu, un iedzer kādu pudelīti zaļā vīna. Un tad pasaule atvērs tie, kas zina, kas ir zaļais vīns, tie zina. Ja ne, tad mēģiniet karstā dienā nobaudīt viņu verdēt.
Es vēl pievērsīšos mazliet Leonam. Leons teica, ka Lisabonu pazīstu labāk nekā Rīgu. Un tāpat laikā es lūgtu tev pastāstīt par to antoloģiju, par ko tu teici, ka Azoras salām veltītā antoloģija, tas ir liels retums un paši portugālieši nemaz pat īsti par Azoras salas literātiem tik daudz nezinu. Acīm redzot, jau Portugāļu daba, kas te tika ļoti spilgti raksturota, jo viņi ir ļoti lēni gājēji, lēni ejoši cilvēki, bet toties ļoti pamatīgi ejoši cilvēki. Un es pilnīgi piekrītu vēstnieku kungam un blakus sēdošiem, ka tas ir apbrīnojami, ka burtiski 20 gadu laikā no ārkārtīgi atpalikušas Eiropas valsts, vismaz tāda Portugāla, kāda es ieraudzīju 1922. gadā tur parādoties. Tā manā izpratnē bija jau ārkārtīgi attīstīta Eiropiešu valsts. Un to visu viņi ļoti lēnām, bet pacietīgi ejot panākuši. Un turklāt viņi arī ir ļoti rūpīgi. Viņi laikam acīm redzot, pirms kādu darbu padarīt daudz to pārdomā, un tad tikai to lieko varbūt nošķērē nost. Tāpēc viņi arī nav pieļāvuši relatīvi tik daudz kļūdu varbūt kā mēs un kā daudz citas Austrumā Eiropas tautas ienākot Eiropas Savienībā. Un kas ir ļoti jauki bez šiem pieminētajiem svētkiem, ģimenes svētkiem, kas te tika pieminēti. Portugālē vēl joprojām tā izteikt varbūt tādu dialektu nav, nepastāv. Ir tā runā par Algarvi, Alentežu, par... Jā, tur varbūt drusku izteiktā. Bet tai pašā laikā viņi ciematiņos, un man ir kaut kā tā palēmējies vai nepalēmējies, nezinu, es nekad kā turists Portugālē neesmu bijis. Esmu bijis viens pats, un tad man visi bija jātiek galā vienam pašam. Varbūt tas ir labi arī, varbūt arī dažkārt netik labi. Esmu daudz braukājis, stāvjājis pats. Man vienmēr ir paticis pārvietoties, jo tāpat kā šeit jau pieminētajiem cilvēkiem, kurš 20 gadus mācījās portugāļu valodu, un tā ir vienīgs vai tikai mūžu nogalēt, tikas Portugāla un galvenais, kas viņu interesē iet ielās un klausīties kā cilvēku. Un man arī tāpat ir vienmēr paticis līst kaut kur, gan pa Lisabonu, gan pa Eiroru, gan pa Portu, gan jebkuru citu pilsētu, Fāru un daudz pilsētiņus var pieminēt. Un tā vienkārši klausīties cilvēkus, sarunāties par šo un to neko. Un esmu pamanījis, ka katrā šajā pilsētiņā ir kaut kas tāds, kas šo pilsētiņu atšķir ciematiņu no citām pilsētiņām un ciematiņiem. Un tad šo īpatnējo, šis ciematiņš, šī pilsētiņa arī kopi kā tāda svarīga tradīcija. Un tāpēc arī varbūt, netik tas, kas notiek metropolē, tā ir viena lieta, Portu, tā ir tāda rivalitātes sāncensība. Šīs divas pilsētas savā starpā sacenšas, dažkārt līdz pat smieklīgumam, ir īpaši futbola mačiem. Ar Portu un divām Lisabonas komandām, tas jau vieniem šķiet ļoti komiski un smieklīgi, bet tā tas ir, jā. Šīs pilsētiņas sacenšas, un tāpat arī metropole šķiet, ka tā ir metropole, bet tas, kas tur notiek Azoras salās, kaut kur 1600 km attālumā, tas mans metropolē kādu interesēja, bet tajā pašā laikā viņi atzīst, ka tur ir daudz izcilu dzejnieki, puse no mūsu dzejas klasiķiem ir nākuši no Azoras salām. Bet tā, tas ir sagadījies, un es domāju, ka tā ir tā pati situācija, kas mēs Latvijā, ja kāds, teiksim, francūzs atbraukt uz Latviju ar nolūku izdot latgaliešu dzejas antoloģiju, protams, ka mēs latvieši Rīgā dzīvojuši apvainotos. Un te kaut kas nav kārtībā, šo cilvēku. Bet mēs teicām, paldies, viena portugāļu antoloģija ir. Man interesē kaut kas vairāk par jums, kas notiek uz tām jūsu 7 salām notiek. Un izrādās, ka šīm salām notiek jauka, skaista literāra kultūras dzīve, iznāk grāmatas, žurnāli, tiek uzvest
teātra izrādes, ja. Un šīs salas katra pat par sevi ir apvienojums skaists, kā tādas paradīzes, viena ar hortenzijām, cita ar citiem augiem. Tā kā, teiksim, man tas vismaz tā likās ļoti simpatiski, ja, ka vienu brīdi, vienā tādā nelielā Portugālē, vien bija kādi 3 vai 4 politiskie, starptautiskie politiskie festivāli. Man liekas, ka drusku jau par daudz tādā nelielā valstī pietiekami Lisabonas politisko festivālu, bet ne Madeiras politiskais festivāls, Fāru politiskais festivāls. Un es domāju, ka tas ir brīnišķīgi, ja ir cilvēki, un šajā ziņā, paldies Dievam, Portugāli laikam nav izzaudējuši vēl šo. Viņos ir kaut kas man šķiet ļoti simpatisks, neraugoties uz to, ka viņi ir kā tādi, nopietni, pragmatiski noskaņoti, bet viņi ir vienlaikus ārkārtīgi ziņkārīgi. Tāda apveltīta ar tādu patiesu bērnu naivitāti, bērnišķību, nevis arī tādu patiesu bērnu naivitāti. Un tas, man liekas, ļoti svarīgi, lai tauta varētu izdzīvot arī šajos ļoti visai sarežģītajos un globalizācijas un universalizācijas apstākļos, saglabāt savu kaut kādu skatu uz dzīvi, nezaudēt savu pasaules izjūtu. Un arī, neraugoties uz to, arī viņam ir laba humora izjūta, šā vai tā, teiksim, arī tas man šķiet, jo tauta, kurā prot pasmieties un prot pasmieties par sevi un neapvainoties par to, tā, manuprāt, ir lieliska kvalitāte, ja, ko varētu tikai kopt un kultivēt un mācīties. Cosa vai na roda e baila com cai calhou tantas folhas vai balando e a rosa se desfolhou tantas folhas vai balando e a rosa se desfolhou olha seu jeito olharoso jeito olharoso peito Gostas tanto, porque não gostas de mim? Se te gostas, gostas tanto, porque não gostas de mim? Quem tá cantando namora seu jeito, olharoso branco, olharoso pai. Canta, namora seu jeito, olharoso branco, olharoso pai. Dulce Pontes, kas ir 90. gados uzplauka kā dziedātāja un arī viņa ir dziesmu autori, tad viņa ir šīs leģendārās dziesmas izpildītāja. Es domāju, ka daudz būs dzirdējuši šo melodiju.
viaggi si un cantico final porque fina falta um amor a šī brīdī nedomāt par savām saistībām. Droši vien, ka mēs lielākā daļa dotos kopā ar jums uz Portugālu un muzicētu tāpat vien tālāk, vai ne? Bet par visu to, kas šeit norisinājās, mēs sakām paldies Eiropas komisijas pārstāvniecībai Latvijā. Un jūs dzirdējāt Jolantu Gulbu-Paškevicu, Ivaru Hermani, Indus Feldmani, Leonu Briedi, Arti Bērtuli, arī Igoru Ziemeli. Un Leonarda Ķesteri ir tā, kas visu to salika kopā, jo regulāri Eiropas mājā notiek mākslas tikšanās cikla Eiropa Gazlaika pavasaris vasara. Kopā ar viņu bija arī es, Līga Piešiņa, un mēs jūs aicinām atkal 14. maijā. Mēs neticam, ka tad būs tik daudz cilvēku, bet tomēr. Tad mēs pievērsīsimies radošai turību. Un paldies par to, ka mēs visi bijām kopā.